Vēl kāda īpaša informācija, jo mēs cilvēki, mēs mākam būt pieklājīgi, mēs mākam būt pieņemoši un visādi savādāk, bet šeit ir mājdzīvnieki, kas ir pieraduši dzīvot brīvā dabā un nekādi, viņi pieņem jebkuru cilvēku, jo šeit var būt tūkstošiem cilvēki. Tikai problēma ir cits suns, ja, jo sava teritorija ir svēta, un tāpēc es aicināšu jūs, ja vien varat, neņemat līdz savus mīluļus, jo šie te unikālie mājas iemītnieki, viņi nesapratīs. Šis ir Rūdis, tas ir puisis, kuram ļoti patīk meitenes. Un tātad līdz ar to, ja jūs tam brauksiet ar kādu sunīti, kas ir meitene, var gadīties, ka mūsu Rūdis ļoti iemīlās viņā. Un tā kā viņš ir bez siksniņas, nu būs grūti mums viņus savaldīt, jo vienreiz viņš pat izleca cauri stiklam, cauri logam, izsitot stiklu tik ļoti. Viņš iemīlējās kādā dāmā. Un šī suņu vecmāmiņa ir pati galvenā saimniece šajā sētā, lai līdz ar to viņa īpaši nepieļaus, ka kāda cita dāma iedomāsies, ka viņa te var atnākt bez viņas atļaujas un justies kā mājās. Līdz ar to mums ir lūgums, ja vien varat savus mājdzīvniekus mīļos, atstājiet mājās.